mani sauc Aija. Un tad, kad dzirdēju Igor stāstīt, es domāju, beigas par to, kā kādam ir gājis. Es jau par sabijos nedaudz. To, ko stāsts nebūs tik aizraujoši, bet es darīšu labāk, ko es varu. Mans stāsts būs par darīšanu un kā tajā visā atrast jēgu, lai vairāk nesanāk darīt tādā tukšgaļā. Un kā es nonācu pie šīs tēmas un par to, pie tā, ka par to varētu būt stāsts, es tā kā atcerējos studentīs laiku un tā kā laiku pēc tam un principā visu to laiku līdz šim brīdim, ko es tagad daru, un es atcerējos tā kā zemākos un augstākos punktus. Un es sapratu un secināju, ka man zemākie punkti bija tad, kad es darīju kaut ko bez jēgas. Un man pašai personīgi tas ir ļoti, ļoti grūti, un man ir grūti redzēt, ka nevalstiskās organizācijas vai arī studentu pārstāvniecībā kādreiz kaut kas notiek bez jēgas. Un par to būs nestāsts. Jā, es līdzīgi kā Igors darbojos un sākumu pašpārvaldē savā fakultātē, pēc tam Latvijas Universitātes studentu padomēs arī akadēmisko virzienu. Vēl pēc tam es vadīju Latvijas studentu apvienībā sabiedrisko attiecību virzienu. Tas viss notika ļoti ātri, tas viss notika gadu laikā. Un tas bija tāds izaicinošs gads. Un šajā gadā es piedzīvoju ļoti daudz augstākos un zemākos punktus. Un tagad to varu pārslēgt. Un es sākšu ar augstākajiem punktiem, kas man bija Latvijas Universitātes studentu padomē. Un es vēlāk pastāstīšu, kāpēc tas notika Lūna, nevis Latvijas studentu apvienībā. Man bija sajūta, ka es tur daru kaut ko, kas kādam varētu noderēt, vismaz noderēt man, pašai kā studentam, maniem kursabiedriem. Un man bija sajūta, ka tam, ko mēs darām akadēmiskajā virzienā, ka tam ir liela nozīme. Un divas no lietām, ko es atceros tagad, uz to atskatoties labāk, bija, man ļoti kaitināja, ka es nevaru mācīties attālināti pēc lekcijām un ka man nav elektroniski pieejama materiāli. Tāpēc, ka kaut kādu iemeslu dēļ pasniedzēju šos materiālus neliek Moodlē. Un es turēju sociālo zinātņu fakultātē, ļoti daudz pasniedzēju bija manā vecumā. Nevarētu teikt, man nebija sajūta, ka iemesls ir tehnoloģijas, vai viņi nespēja rīkoties ar tehnoloģijām. Un es domāju, ka kas ir tas iemesls, kāpēc tā tas notiek. Un tas, ko mēs darījām, mēs veicām pasniedzēju aptauju, sapratām, ka īstenībā galvenais iemesls ir tas, ka Moodle kā vide, kur glabājuši Latvijas Universitātē materiālu mācību, ir tik sarežģīta, ka tu pat ar labām kaut kādām e-vidas zināšanām to īsti nevar izdarīt. Un tad tas, ko mēs darījām, palūdzu, lai Latvijas Universitāte iedod mani, pamēģināt uztaisīt kursus, mēģināju lai kādas prezentācijas iekšā, mēģināju mājasdarbus uzdot, kaut kādas testiņas uztaisīt, vēl kaut ko. Un visu laiku fiksēju, kas man traucē, kāpēc man kaut kas neizdod, es secināju, ka tā vide tiešām nenormāli briesmīga. Es nezinu, kā tieši kāpēc šādas platformas universitāte taisa, ka viņi beigās sanāk tik ļoti nērtas cilvēkam, kurām kopumā ikdienā nav ļoti daudz laika šo ņemties. Un tad man bija sajūta, ka šim ir jēga, gan palīdzēt pasniedzējiem, gan beigās tas rezultāts aiziet līdz studentam. Un otra lieta, ko man ļoti patika darīt, bija strādāt ar mentoru sistēmu Latvijas Universitātē. Tad, kad es piedalījos vēlēšanās, un man bija tas vēlēšana karstums kaut kāds ar fakultātē, mēs tur tik cīnījāmies, un tur ļoti agresīvi, un tur draugus pazaudējām, un atpakaļ viņu ieguvām, tur viss tā notika nepajokam. Un šajā vēlēšana karstumā kaut kad ar Niku Aleksējevu, kas arī vismaz uz brīdi ir bijis Latvijas studentu apvienībā, mēs domājam par to, kas mums traucēja ātri uzsākt studēt, pievērsties kaut kādam tādam studiju procesam, tad, kad mēs tikko sākam studēt augstskolās. Un mēs abas atnācām uz Rīgu no kaut kādām mazākām pilsētām, mēs no Kulīgas, Nika no Smiltenes. Un man šķiet, ka mums tā sajūta bija tāda, vismaz Nikai, man liekas, vai ne īstenībā, man varbūt vairāk, ir ļoti daudz lietas, ko es nezināju, ko vispār nozīmē etalons, cik viņš maksā, kur viņš var dabūt. Kas ir kojās galvenais? Vai kojās ir vismaz kāda veidu? Pie kā man ir jāiet universitātē, ja man tur kaut kas nestrādā Luisā? Kur es varu dabūt vispār savu studentu apliecību?
un kas vispār ir pašpārvalde, kas ir korporācijas, kā es varu kaut ko te sākt darīt un darboties. Man bija nenormāli daudz neskaidri jautājumi. Labā ziņa par mani bija tā, ka es dzīvoju Kojās un iepazinos ar diviem brīnišķīgiem cilvēkiem, Rihardu Blesu un Filipu Lastovski, kas man ļoti daudz iemācīja. Bet ļoti daudziem kursbiedriem nebija šī iespēja šo atbalstu saņemt, viņi nedzīvoja Kojās. Tam likās, ka labākais, kā šo var izdarīt, savest kopā kaut kā mehāniski paredzēt, ka arī tie, kas nedzīvo Kojās, ka viņiem ir kaut kāds iespēja komunicēt ar vismaz kādu kādreiz studējušu vai esošu studentu. Un tā bija mentoru sistēma, kas sākotnēji bija EZF vidē, tad man ievēlēja Luskā, un tad mēs sākām darīt Latvijas universitātē. Un tā kā man pašai varbūt, man tiešām bija skaidrs, kāpēc to darīt, un man liekas, šis projekts mums ir ļoti labi izdevies, jo pēc manis bija brīnišķīgi pēctecība, tas bija Āris Šābls, kurš man liekas šo ļoti labi turpināja, un pēc tam aiz viņu. Es nezinu, kas pēc tam to darīja, bet tagad es redzu, ka mentors un mentori, vecākie studenti, viņiem ir izveidots speciāls Latvijas universitātē CD kursus, kur viņš jau var mācīties, un tas viss jau ir iegūstam tādu formālu aprisi, un man joprojām šķiet, ka tam ir kaut kāda nozīme. Tālāk. Un tad es nonācu Latvijas studentu apvienībā. Un tas, kas toreiz notika Latvijas studentu apvienībā, bija Edvarda Bratnieka personiskais strīds ar Robertu Ķīlu. Un viss mans laiks, un atceroties visu to laiku, kas notika, tad, kas bija studentu apvienībā, tas bija nenormāls bezpirģēls. Tas tiešām nebija nekāda nozīme, mēs nebijām darītāji, mēs nedarījām ar jēgu, mēs vispār, nesapratām, ko mēs darām. Vienīgais, ko mēs sapratām, ka ir jānovac Ķīlis. Viņam nav tur jābūt. Kāpēc nav jābūt, vai ko viņš tādu izdarīs, vai ko viņš tādu grasā darīt. Tur bija ļoti daudz jautājumu. Un sliktākais, kas toreiz bija, un man šķiet, ka bija valdē kritiski domājuši cilvēki, kurus ļoti noslāpēja tā laika prezidents. Tu nevarēji, un viņam bija ļoti milzīgs, viņš bija ļoti harismātisks līderis, viņam bija ārkārtīgi daudz cilvēku, kas to darīja kopā ar viņu, kas neuzdeva jautājumus, kāpēc, un viņiem nebija, viņiem bija svarīgi par šiem jautājumiem padziedāt smieklīgas dziesmas un kaut kā vienoties idejā, iet tajā azartā, nekā varbūt kritiski izvērtēt, kāpēc. Kāpēc mēs to daram? Kāpēc mēs visiem stāstam, ka Ķīlis ir tik briesmīgs? Mums nav iekšā skaidra argumenta, kāpēc tā ir, bet uz āri mēs ejam, vienkārši mums ir vajag dabūt nost. Un es esmu drausmīgi laimīga par to, ka manā valdē bija tāda cilvēka kā Līga Zaķa, kur, man liekas, arī ir ļoti kritiski domājuši cilvēks, un mēs ar Līgu, man liekas, cietām. Tiešām, un pēc tam man pat nebija domas, kas varētu kandidēt Latvijas studentu apvienībā vēlreiz uz šo pozīciju, un īpaši tāpēc, ka man regulāri publiskajā telpā bija jāsvārds Edvarda mēsli, tāpēc, ka es vadīju PR tajā laikā. Un skatīties tur vakarā mājās skaties televizoru, un TV3 ziņās, tur redz Oreka, kā rektora padomus, augstākās izglītības padomus sēdi, Oreka Edvards sēž. Un sižets beidzās ar to, ka Edvards ar Ķīlu publiski sāk kašķēties, Ķīlis prasa Edvardam, vai tu nāks manā vietā, Edvards saka, jā, iešu. Un tad nākamajā dienā saka, domāju, mums tur pats jau uzrakstīs relīzēt rakstu, un šits tikai jāizsūt, un viss būs baigi labi. Ar virsrakstu Latvijas studentu apvienības prezidents Edvards Ratnieks tagad būs jaunais izglītības un zinātnes ministrs. Un es tagad par to domāju, man liekas, ak, mans Dievs, kā es nonācu līdz tam brīdim, kad es spiežu to senu pogu. Un es biju kaut kā tā iegājis visā tajā, es tiešām biju tā piesūksies ar tiem Edvarda vārdiem un tām Edvarda domām, ka man nepalika kaut kāds vairs vieta tam manam, kāpēc. Un man liekas, toreiz es jau šo stāstīju vecveidu vakarā, man zvanīja Edvards Ratnieks, bet tikāši viņš prasīja, kāpēc jūs tā darat? Un man bija tā, jā, kāpēc jūs tā darat? Ritīgi nesmuki īstenībā. Jā, ritīgi nesmuki. Un tad es sapratu, ka vismaz tādā studentijā, kā tas bija kaut kādus 4-5 gadus atpakaļ, es nebija gatava darboties. Un vismaz ne Latvijas studentu apvienībā, jo tur mēs bijām kļuvuši, man liekas, par tādām tiešām, man liekas, vecām bābām, kas sēž pie televizora un saka, cik viss ir slikti.
viss tik briesmīgi, tas ķīlis tik briesmīgs, tā ministri tik drausmīgi, viņas neko nedara, atlaiž cilvēks, un tur viss tik šausmīgi. Un mums nebija priekšlikumi, mēs pat nedomājam par priekšlikumiem. Mums nebija nekādas reālas darbības, un tas man priekš sevis iekšēns bija ļoti grūts laiks. Un tad es tādu, man liekas, no Elisā sagurusi, vēl no kaut kādām lietām sagurusi, es sāku strādāt Nordea bankā, un tas bija brīnišķīgs uzņēmums, viss ļoti brīnišķīgi, bet es kaut kā, man liekas, bija tā izsmēlusies, ka es vienā naktī atradu sludinājumu, ka pēc 7 dienām ir jābrauc uz Ukrainu. Un meklēt cilvēku, kurš to darīs. Un es pieteicos. Un tad vienīgā, es nepaspēju vīst kādu, nokārtot, kas bija 10 dienas. Es nosvinēju Ziemassvētkus jauno gadu un vēl paspēju no draugiem atcīnīties. Un es aizbraucu uz Ukrainu, man liekas, tā iekšējā sajūta, ka es braucu tur, un tagad es darīšu kaut ko jēdzīgu. Un tagad būs tāds, un tagad man būs kaut kāds tāds baigais darbs. Vienīgā problēma bija tāda, ka es nezināju, kas par projektu, es nepaspēju iedziļināties. Es nezināju, kur atrodas Doņetska, un es vidēji zināju, kur atrodas Ukraina, un man nebija pilnīgi nekādas nojausmas par to, kāda ir šīs vietas mentalitāte vai kāds tur ir iedzīvojums sadalījums. Tam vienkārši man nepietika laika, man pietika laika tikai nokārtot vīzu, nosvinēt Ziemassvētkus un jaungadu. Tālāk. Un es aizbraucu uz turieni, nedomājoties, tur tā jēga nav. Un es aizbraucu uz turieni, tur tikai netīrs ir. Un tur tik nelaimīgi cilvēki, viņi visi tik depresīvi un iedomājieties, man tādai aijai, uplējai, tādai latviskai, man liekas tādai tautveitai, tagad jādzīvo kaut kādā vispār krievu, netīrā, drausmīgā pilsētā, kur visiem liekas tas, kas notiek, tur korupcija, man liekas, ir 200% vispār, tur tas viss bija baigi traki. Bet tā laiks pēc pieradu. Un mans projekts izrādījās kaut kādas Ukrainas organizācijas projekts, kuri šādā veidā nodrošināja savu darbību, vedot eiropiešus uz Ukrainu, lai viņi tur realizētu projekts. Un, principā, viņi dabūtu par to naudu, jo viņi par to maksāja. Un es aizbraucu studenti saprotu, ka īstenībā tur nekāda baigā projekta nav, tur īstenībā viens arī tur nezinu, ko es tur darīšu. Es dzīvoju 4 poļiem. Es dzīvoju 4 poļiem, kur no rīta, kuriem bija darbs, viņiem bija atnests darbs, bet viņi nevisai gāja uz šo darbu. Kas diemžēl bija darbs skolā, un viņi vadīja stundas un regulāri neaizgāja. Tad vēl viens dzīvokļu biedrs bija Portugāls, kurš nerunāja angļu valodā, nerunāja krievu valodā, viņš runāja tikai portugāļu valodā ar kaut kādu īpašu akcentu, viņš bija no kaut kādas salas. Madeiras vai Azorai? Ko lūdzu? Madeiras vai Azoras? Madeiras. Ok. Jā, un beigās viņš mums visus apsaka un motinās. Un tad viņš nozaga visu, kas man dzīvokļi bija vērtīgs un palicis par to pārdevā. Izrādījās, ka viņš man gūt savu te zāli. Un es tur biju tam visam vidu. Mēs tam biju visam pa vidu un naudas mums bija salīdzinoši maz. Un arī tur tā, zin kā, tur vienu dienu, patusēju, ne, tur forši, otro dienu arī. Bet tad, kad tu saprati arī, ka tu esi kaut kā, bija ziema, tas bija tik briesmīgi, bija ziema. Un ziemā Doņetska ir briesmīga pilsēta. Es ļoti mīlu Doņetsku vasarā, bet ziemā es tad nekad vairs nedzīvošu. Un tur vēl man nozaga māku, un vēl kaut kas notika, un man likās, es vispār nespratu, ko es tagad, kāpēc es esmu šeit, un es ļoti ilgi domāju, kāpēc es esmu Ukrainā. Un tad man atbildes visu to bija, es sāku pati meklēt sadarbības partnerus tur. Es centos iemācīties pēc iespējas ātrāk krievu valodu, lai es būtu spēju pat komunicēt. Kaut kādā laikā es to veiksmīgi izdarīju. Es pavilku, man liekas, pišķu vismaz vienu no tiem poļiem. Man liekas, es pavilku tā savu viņu, ka īstenībā mēs šeit esam lai kaut ko izdarītu. Un man liekas, es viņiem stāstīju, man liekas, baigi dīvaini, ka vienīgais, ko mēs te darām, mazāmies kaut kur apkārt, kaut ko tad tusējamies paši savās solās, skatāmies kaut kādas filmas, un viņš teica, jā, īstenībā tā taisnība. Un tur mēs
mēs sākam taisīt paši savus projektus, izdomājam, kas, principā, mēs paši atradām vietas, kur mēs strādāsim. Es vispār sapratu, kas ir tas, ko es gribu izdarīt Ukrainā. Un viena no lietām man bija, viena no lietām, ko es darīju, es gribēju kaut kā nedaudz vismaz daļu no tiem cilvēkiem bišķiņi palīdzēt viņiem tikt ārā tas normālas depresijas, kurā Doņetskas iedzīvotāji tajā laikā bija. Un skaidrs, ka tu nevari to uzreiz sākt ar vajag masu, bet tu vari ar jauniem cilvēkiem, kurš tu kaut kādā veidā, kaut kur tajā visā sabiedrībā, tā jūceklīs attiec, ja tu viņus var uzaicināt uz diskusiju, tu ar viņiem var kaut ko kopā darīt, var runāt par kaut kādām lietām. Sākumā mēs runājam par ļoti nesarežģītām lietām, par laiku mēs sākām runāt arī par sarežģītākām lietām. Un es sapratu, ka īstenībā tie cilvēki, viņiem bija miljonas fobijas, un viņi bija homofobi. Un man liekas, tiešām, viņiem bija ārkārtīgi daudz stereotipu, un sapratis ir tāpēc, ka viņi, tu baidies no nezināmā, un tam cilvēkiem ļoti daudz lietas nebija zināmas. Un tad tā mana jēga, kas saprat, kas ir tur, iepazīstināt viņus ar kaut kādām jaunām lietām. Un viena no lietām bija jāšas caur diskusijām. Es meklēju un atradu un biju kopā ar internacionāliem cilvēkiem, kur bija dažādas ādskrāsas cilvēki, rases, seksuālās orientācijas, dažādām vēstures izpratnēm. Un mēs nācām katru ceturtdienas vakaru un apmēram šeit pat lielā telpā bija vienkārši viss pārvās ar cilvēkiem, kuriem tas interesēja. Par seksualitāti diskusiju par to, ka varbūt cilvēki, kuriem ir citādāka orientācija, un viņi sākumā to absolūti nesaprot, kāds varbūt viņi taču tur kaut kādi drausmīgi cilvēki, viņiem ir kaut kāda slimība, viņš pretīgi, kaut kādi lipīgi, viņi taču tur viens otru kaut kādu aplipina tur. Un viņiem tiešām bija domas, ka viņi viens otru kaut kā aplipina no sērijas tur televisos ar to homoseksualitāti. Tad es sapratu, lai viņi kaut nedaudz vairāk tolerētu homoseksuāls cilvēks, viņiem ir jāiepazīstās. Un šeit, kur izvēlēties manā draugu lokā internacionālā ir šādi cilvēki, kuri gatavi par to skaidri runāt. Un tiklīdz tu iepazīsies ar vienu homoseksuālu stāstu, man liekas, tā attieksme par šo jautājumu ievēram citādāk. Mēs tur tādā, 20-30 cilvēku lokā, tie cilvēki mainījās un tā. Pamazām tu sāc kaut kādas, pamazām tos cilvēkus kaut kā atver tādai plašākai pasaulē, un viņi pēc tam ar to parunā vēl ar saviem draugiem, viņi parunā par to universitātē. Es šaubos, ka kāds no viņiem tiešām par to parunā ģimenēm, bet iespējams, ka tāds notika, un man šķiet, ka tas bija tāds, tam es redzēju jēgu, likās, ka vajag tos mazos aģentīņus kaut kur, kuriem, tā doma ir varbūt kaut kāda, citādāk. Un tad es ierakstīju, un tad sapratu, kad nācu atkal Doņetskā ziema. Es aizbraucu uz pusgadu, bet es paliku vienreiz gadu. Un nāca atkal Doņetskā ziema, un es nezinu, es varu ziemā tur negribu dzīvot. Un brīnišķīgs laiks bija pagājis, un ļoti daudz skaistas lietas bija izdarīts. Un es ierakstīju Twitterī, kas ir braukt atpakaļ, kad es meklēju darbu un kaķi, un man piedāvāja darbu. Tad es aizbraucu atpakaļ, un 2 gadus pēc tam arī nostrādāju sabiedrisko attiecību aģentūrā. Kurās arī visu laiku, sākumā man baigi interesants, jo es ļoti daudz kaut ko jauniem mācījos, un beidzot es visu laiku strādāju tāds mazās darbiņas un tā, tur nevalstiskās organizācijas, un pēkšņi man maksā lielu naudu. Un man lieli klienti, daži no lielākiem Latvijas uzņēmumiem, un tas viss tik satraucoši un tik aizraujoši, un tik paši un tā, pirmos 4 mēnešus. Un tad tu sāc atkal atgriezties pie tā jautājumu, kāpēc es to daru. Un pie tam, man liekas, sliktākais, kas bija, mans draugs bija skolotājs, un viņš zināja, kāpēc viņš katru rītu ceļās, un viņš zināja, kas ir tas, ko viņš šodien izdarīs, un viņš to varēja kaut kādā ziņā vairāk izmērīt tādās bērnu zināšanās. Un viņš dara to cēloskais to darbu, plus vēl mācās tam klāt, un vēl kaut ko. Un es tur vienkārši eju, stāstīt Twitterī cilvēkiem, cik labs ir alkohols, cik labs ir kāda latviešu ražotāja šņabis, vai rakstīt tādus par un ap postiņus un ziņas par to, cik kā jau neko netiek, ne jau tā pateiksnām pēc šo brīnišķīgo šokolādi, bet kaut kā tur, kāds ļoti skaists otrdienas rīts, iepriecina sevi un savus kolēģus ar šo brīnišķīgo šokolādi. Un tad vienā brīdī tu saproti, ka vai man šis interesēties būt otrā pusē, vai man tiešām šeit cilvēkiem šis ir jāzina, un kāpēc es vispār to daru.
tad es kaut kādu pusgadu mocījos agonijā, jo es sapratu, ka nevienam īstenībā nevajag to, ko es daru. To vajag tikai kaut kādiem uzņēmumiem, kas ar to nopelna naudu, kuru īstenībā viņi nesamaksā man, vismaz ne tik daudz, cik es izdaru. Un tad es, Haidī, tērēju savu dzīvi, savu laiku, lai kāds ar to nopelnītu naudu. Tas bija pats lielais jautājums, kas man ļoti ilgi nomocīja, bet es nebiju, gan drosmīgi, lai aizietu darbu. Un plus es tas beidzot atbildīgi, man liekas, pret sadarbības partneriem, klientiem, vēl kaut ko. Un, tad mans šī brīža secinājums, pie kā esmu nonākusi, kad es pēc 2 gadiem atgāju aģentūras, tā iespējams ir viena no laimīgākajām dienām manā mūžā, bet es vēl neesmu precējies, man vēl no bērnu, tā kā, man liekas, visu priekšā, tad pašķiet tālāk. Tad mans lielais secinājums šobrīd ir, ja es kādam, ja man nav savs biznes, es nepelnu naudu sev un nepelnu saviem bērniem kaut kādu kapitālu, tad ja kāds nopelna to, kas viņam, kas tērē savu dzīvi kaut kam citam, tad vismaz, lai tā ir Latvija. Un tas ir man šī brīža man liekas, tas, no kā es gūstu baudu, man liekas, kaut kāda šāda apziņa, un man tas ir nenormāli svarīgi. Un es zinu, ka cilvēki ir dažādi, nav tā, ka visiem cilvēkiem ir svarīgi zināt, ka tam, ko tu dari, ir jēga vai kaut kāda, lielāka nozīme, vai ka tu netērē savu laiku. Ir cilvēki, kuriem vienkārši vajag nopelnīt naudu, viņi vienkārši ir nopelnīt naudu, un tas ir okei, vienkārši cilvēki ir dažādi. Un, tas, ko es šobrīd strādāju iespējamā misijā, es meklēju jaunus cilvēkus, kas ir gatavi pieņemt izaicinājumu 2 gadus piedalīties programmā, un tam es redzu lielu jēgu. Tāpēc, ka man liekas, es novēlu cilvēkiem būt iespējamā misijā un to pamēģināt. Un, es esmu diezgan pārliecināta par to, ka sistēma nevar mainīt no ārpuses, sistēma ir jāmaina no iekšpuses. Un man šķiet, ka iespējamā misijā, lai arī cik grūti dalībniekiem iet. Es zinu, ka viņiem iet ļoti grūti, bet man liekas, tu sistēma, man nākamais būs ļoti īsts video, kur Ilmārs Šlāpnis stāsta par to, ka izglītības sistēma ir ļoti sena, konservatīva, ļoti smagnēta sistēma, un tu nevari no ārpuses ar padomiem, kaut kādiem, vēstulēm, vēl kaut ko. Tu nepanāks īsti neko izmērīt. Man ir sajūta, ka to var izdarīt no iekšpuses, tas ir balstīts un reāli pieredze, un šobrīd man ir sajūta, ka iespējams visi bišķi kustina kaut kādu laiku. Tālāk. Un es esmu ārkārtīgi laimīgs cilvēks šobrīd. Es esmu veidībā tikus no tās šokolāšu tirgošanas Facebookā. Un tikus līdz tam, ka es tur varu teikt cilvēkiem, ka tas, ko es tev piedāvā, ir jēgpilns darbs. Vai iespēja vismaz pamēģināt šo darbu dabūt, jo nav tā, ka viss to var izdarīt. Un tā sajūta, un tas, kas man ir, gan redzot dalībniekus, absolventus, iespējamās misijas un biroju, un es lielāko laika daļu pavadu birojā, es nekad neesmu redzējis, ka cilvēki dara tik daudz, tik ātri, un ka tas, ko viņi grib darīt, ir darīt ar jēgu. Un tā, man liekas, vismaz pagaidām, es varbūt tik ilgi nestrādāju, varbūt man nav vēl bijis tas lūzuma punkts, bet tā, man liekas, ir ļoti laba sajūta. Bet redzot manas kolēģus apkārt, man šķiet, ka tas nav, nebeidzās tik vismaz ātri, kā tas notika aģentūrā. Un, man liekas, tā sajūta, ka tas starp darītājiem kaut kas notiek un ir runa par iedzīvām lietām, man liekas, baigi svarīgi. Tālāk. Es gribēju parādīt vienu video, kur Ilmārs Šlāpnis, tas tāds nosacītīgi propagandas video, bet man liekas, tas vēstījums par sistēmu ir ļoti vērtīgs. Kā es tagad viņu sāku darbēt? Izvēlēt prezentācijas liek vārā. Mārtiņ? Tā kā nevar... Tur ir tas tur variants, jā. Viņš būtu. Un tagad, kā es varu šo video jums atklāt? Tu neviedāts viņš jau. Jā. Tu ir vienkārši nekas mūs Es zinu, pēc tam
viena lieta, kur es redzu jēgu, un vēl viena lieta, kur ir kopā ar šiem brīnišķīgajiem kolēģiem Līgdaču Vārtnē un Maira. Un vēl citiem superīgiem cilvēkiem. Tas ir Latvijas Universitātes absolventu klubs, un tā ir otrā lieta, kuras pavadu savu nostiprību laiku. Februārī man tāda nav, bet tā kā līdz februārim man tāda bija. Nedaudz vairāk, jā, es kopā ar draugiem mēs veidojam Latvijas Universitātes absolventu klubu, tāpēc, ka Latvijas Universitātei tuvojas 100 gadi, un kā izrādās 100 gados neviens nav uzņēmis šādu iniciatīvu. Man personīgi tas ir svarīgi. Es redzu, ka arī absolventiem varētu būt ietekme un loma tajā, kāds izskatās arī pašu absolventu diploms pēc tam, kad pēc vairākiem gadiem. Tur atkal cits video bija padomā, bet labi, es viņu neieliku. Ivers Lācis, bijušais Latvijas Universitātes rektors, viņš teica, ka viņš pirms 40 gadiem ir iegūst 45 gadiem ir iegūst diplomu, ļoti labu diplomu, bet katrs, man liekas, skandāls vai katra saruna par to, cik nekvalitatīva izglītība Latvijas Universitātē vai cik tur viss ir briesmīgi, arī mani kā absolventa diplomu nespodrina, devalvē bojā. Un man ir svarīgi, lai tā nenotiktu. Man šķiet, ka absolventi var arī kaut ko darīt no tām pozīcijām, kur viņš šobrīd ir. Un man šķiet, ka ne tikai var darīt, bet ir tas arī jādara. Un, jā, tas nebija iemesls, kāpēc es šo sāku darīt. Man es šo sāku darīt, tāpēc, ka man patika satikties biežāk ar draugiem. bet tagad vienkārši tas darba apjoms vai tas enerģijas apjoms, kas jāiegulda, liek meklēt kaut kāds dziļāks kāpēc, lielāks kāpēc, vai kaut kāds pamatīgāks kāpēc. Un, jā, šis bija pareizs slaids, tā kā projektos tieši tagad skatos. Jā, un tā, man liekas, arī tāda man brīnišķīga pieredze. Es gribu, lai šī organizācija iegūst kaut kādu, lai šī organizācija arī ir organizācija, uz kuru atnākot cilvēkiem ir tā kā mans iespējamā misija, viņi atnāk un ir sajūta, ka šie cilvēki dara kaut ko ar jēgu un ka viņi ir darītāji. Es esmu pārliecināta, ka tie cilvēki, kas tur šobrīd šo virzi ir darītāji. Un es ļoti ceru, ka mēs tiksim līdz tādam jēgu un darbībai. Un pēdējās lietas, ko es izejot no tās kaut kādas savas pieredzes, ar ko es šovakar dalos, mans novēlējums Latvijas studentu apvienībai un katram no jums. Laiks ir vērtīgākais katram no mums, tas vispār ir vērtīgākais, man liekas, kas tā var būt, un man liekas, ir baigi jādomā, ko tu savu laiku dari. Vai tu tērē kaut kādos, man šķiet, ka manas apņas par LSA ir tāds, ka mēs spēlējam demokrātiju, arī tur, kur to nevajag, vai ka mēs netikām līdz darīšanai, tāpēc, ka mums vajadzēja par kaut ko parunāt, un domasēdz bija kopumā slavens ar to, cik viņas ir vieta, kur atnāk kaut kādi 3 RTU, krūtākie džeki, 2 Latvijas Universitātes krūtākie džeki, un pārējiem vienkārši sēž un gaida, ka šis beigsies. Un jūs tērējat, vienā domas sēdē, jūs tērējat nenormāli daudz cilvēku laiku, un šo laiku kopā sarēķinot, tas ir dienas, un man liekas, tā nedrīkst darīt. Man šķiet, ka domas sēdēm un visu kaut kādām citām lietām, ko dara Latvijas studentu apvienība, ir jābūt jēgpilnām, jābūt par darīšanu un jācienā iesaistīto cilvēku laiks. Jā, tad es novēlu jums vienmēr būt organizācijai, kas dara un kas dara ar jēgu. Un es ļoti ceru, ka jūsu vidū būs vienmēr cilvēki, kas uzdos jautājumu, kāpēc, ka jūs neļausieties kādā harizmātiskā līderi, kā vadībai vai kaut kā nesakosiet kaut kādām tādām, es ceru, ka jums nebūs tā sajūta, ka viss runā kaut kādas vispār zināmas lietas, un tu skaties, un tu nesaproti, bet tu redzi, ka visi pārējie cilvēki šo saprot un tu piekrīt. Es ritīgi novēlu katru no jums nevēdīties, pajautāt, kāpēc, kāda šitam jēga ir, vai kaut kā reaģēt uz to. Un, jā, katram pašam iesaistīties, lai tā vide, kurā jūs esat, un sistēma ir tāda, kādu jūs to vēlaties redzēt. Un
jā, es domāju arī par Latvijas studentu apvienību, ja kādam šķiet, ka Latvijas studentu apvienība kaut ko var darīt citādāk, man liekas, tad nav jāizbrauc uz savu augstskolu un jāstāst, cik tur viss ir stulbi. Man baigiet tur tā kā, nezinu, tur būt tā kalpa vai baigiet tur visi politiķi. Bet, ir jāsaka un man liekas, ir jāiesaistās tajā, lai tā vidi būtu labāk, jo, tu esi atbildīgs arī par to vidi, kurā tu uzturiesi. Un man ļoti patīk formula, ko pirms kāda laika ierosināja un lietot, un mums tā kā Latvijas universitātes absolventu klubā lietot mūsu draugs Pēters Jučenko. Man kaut kas nepatīk, vai es gribu, lai kaut kas ir savādāk, tāpēc es darīšu kaut kādu konkrētu lietu, lai notiktu šīs pārmaiņas, kuras es tā kā gribētu redzēt. Jo mums arī bija kaut kāds, mums bija iesadzies tāds kāds sindroms. Vai kāds varētu lūdzu izdarīt šo un šo, vai kāds varēs tur kaut ko beidzot nomainīt, vai kāds varēs to izdarīt. Un tas, man liekas, ir stulbākais, ko tu vari teikt aizņemtiem cilvēkiem, vai kāds šito varētu, vai tad pasaki cilvēkam, kuram tu lietas to izdarīt, ja tu esi vadītājs, vai tev ir tādas iespējas šo izdarīt, vai arī pasaki, man nepatīk, ka ir tā, bet es tā kā izdarīšu, lai tā nebūtu. Un tas, man liekas, arī ir pēc arī. Jā, un pēdējais novēlējums pieskaties iespējamām visiem, lai es tā labākā vieta, ka Tu video. viss man vairs tā kā ko te. Man ir video, kas nāk mēģina. Man ir jautājums, kamēr vēl video nav palaists. Šodienas acīm noteikti, tu ej, kad tu tā kā finišēji savus gaitas LSA, tad, tu esi apmeklējis pasākumus un dzirdējusi, jā? Stāti zemāk. Jā. Stāti zemāk. Jā. Čist. Automatically, not click. Paņemsim automatically. Tā es biju. Es ceru, ka tā skaņa būs kaut kāda. Perfekts skaņa. Ne? Paņemšu slēdēt pakaļ tagad. Tagad slēdēt pakaļ, taču būs automatically. Nē. Un nemainot grimas. Tikai mums kārtņiem. Viņa bija redz, tu nepavēlēs. Mēs braucīši. Tas ir karsta priekšā. Video atsevišķi no prezentācijas ir tā kā līdzi, jo parasti viņš ņem to augstu pašu video. Zini kā, man ir no YouTube video. Kāds ir jau viens pasākums? Jā. Jā, viņam jātur kaut kas ir. Tad bija slēgs? Nē. Šito daļu es ieteicums ieviest. Es gribēju tas vienkārši jautājumu par jēgu. Kādu jēgu tu redzi LSA pašlaik? Kādu problēmu LSA risina? Kādu viņai būtu jārisina? Un kāda ir šīs organizācijas šajā brīdī jēga? Zini kā, tev grūti atbildēt, man tas baigi. Kas tā nevar tās redzēt. Bet kāda problēma LSA būtu jārisina? Jo, zini kā, man tas teikums par studentu interešu pārstāvniecību liekas ļoti neskaidrs teikums, un katram tas nozīmē kaut ko citu. Un, protams, par bēgienu skatījās vairāk nekā par iespējumu misiju. Kā mums ir video? Jā. Jā. Es skatās, ko nozars jaunieši ļoti svarīgi, jo no viņiem būs atkarīgs, kāda būs mūsu nākotne. Izglītības sistēma vienmēr ir ļoti grūti mainām. Tā ir viena no konservatīvākajām sistēmām, bet tajā pašā laikā tā ir nemitīgi jāmainās un jākļūst atkal jaunai. Un to vēl izdarīt no ārpuses. Tiklīdz mēs cenšamies mainīt sistēmu no ārpuses, mēs ciešam devējsim. Tas ir jādara ejot iekšā. Un to var darīt kurš gan vecāki, gan skolotāji, gan sabiedrība, kas interesējas un kurai rūp, kas notiek skolās. Tāpēc es aicinu visus, kas sevi jūt šādu iniciatīvu, palīdzēt un piedalīties. Jā, tas, ko es gribēju, mēs saņemam šis stāsts par sarežģītu izglītības sistēmu un par pārmaiņām no iekšpuses.